с Европой? Или так стоит вопрос накануне предстоящих в воскресенье парламентских выборов в Молдове многие обозреватели. В заголовках ведущих мировых агентств новостей опасения и предупреждения о возможном вмешательстве в ход голосования и влиянии на умы избирателей со стороны российской дезинформации и пропаганды. Ситуацию в маленькой Молдове обсудим с нашим утренним гостем. Это дипломат Jānis Mažeiks. Месяц назад он покинул пост посла Евросоюза в этой стране. Лабрīt. Лабрīt. От первого лица. Молдова маленькое государство, небогатое, и тем не менее результаты предстоящих выборов, предстоящего воскресного голосования важны не только для самой страны, но и, в частности, для Европы в целом. И накануне нашего разговора я заметил такой заголовок, это заголовок наших литовских коллег с общественного телевидения Литвы: «Критически важные выборы». Вы согласны с такой оценкой? Jā, viennozīmīgi es varu piekrist, ka šīs ir kritiski svarīgas vēlēšanas, jo tas rezultāts var noteikt to, vai Eiropas ceļš Moldovas Republikai turpināsies. Un vai viņš turpināsies tādā ātrumā, kā viņš ir bijis pēdējos 4 gadus, kad Moldovas Republika ir ļoti straujiem soļiem virzījusies uz integrāciju uz Eiropas Savienību. Pirms 4 gadiem tā bija asociētā valsts, ar kuru mums bija partnerattiecības. Pa šo laiku viņi ir kļuvuši par kandidātu valsti, viņi ir veikuši ļoti nozīmīgas reformas, sākuši un veiksmīgi turpinājuši attīrīt tieslietu sistēmu no korupcijas, reformējuši savus iestādes, un šobrīd jau ir iestāšanās saruna procesā. Skrīnings noslēdzās burtiski pagājušo nedēļu, tā ka tagad būtu tas brīdis, kad varētu sākt arī iestāšanās sarunas. Un tāpēc man atzīst ļoti svarīgi tas, vai šis ceļš turpināsies tādā pašā ātrumā pēc tam. Nav obligāti, ka tas sliktākā gadījumā, ka tas notiktu pēc Grūzijas scenārija, kad aiziet pilnīgi pretējā virzienā, bet varbūt arī scenārijs, kad Eiropas ceļš vienkārši iestieg. Итак, как отмечает наш собеседник, действительно, предстоящее голосование, предстоящие выборы в Молдове являются критически важными в том плане, что результат определит дальнейшее продвижение Молдовы в Европу. И темпы этого продвижения, особенно уже как страны-кандидата на вступление в Европейскую унию. И вопрос, что будет дальше с этими темпами. Скажите, насколько сильно в Молдове ощущается зримое и незримое присутствие России? Если мы говорим о возможностях, угрозах влияния на умы избирателей. No tās taustāmās klātbūtnes Krievijas nav tik ļoti daudz. Ja mēs skatāmies uz Moldovas ekonomiku, tad 2/3 Moldovu eksporta iet uz Eiropas Savienības valstīm un tikai 3% iet uz Krievijas federāciju. Tā kā skaidrs, ka tās nav salīdzināmas lietas. No klātienes iespaida svarīgākais ir tās augtie Krievijas mieru uzturētāji, kas darbojas Pārņestrā, kas teritorija, kuru Moldovas valdība nekontrolē, taču daudz lielāks iespējas ir tam, kas ir neredzams vai vāji redzams, proti dažāda veida slēptā ietekme. Tā ir gan dezinformācija un propaganda, deepfake, tas ir arī balsu pirkšana, kas nenozīmē banknošu dalīšana aiz stūra, bet gan mēnešiem ilgas operācijas, kas nozīmē naudas ieskaitījumus bankas kontos. Pat tā? Jā, tas ir pagājušo gadu pirms prezidenta vēlēšanām. Moldovu aprēķins bija, ka balsu pirkšanā ir ieguldīta apmēram 200 miljoni eiro. Šogad ir runa par apmēram 150 miljoniem. Protams, cik tie skaitļi ir precīzi, to ir grūti pateikt, bet tas ir skaidrs, ka runa ir par miljoniem. Ощутимого влияния России практически не видно, отмечает дипломат. Это показывает и то, что только 3% экспорта Молдовы идет в Россию. Львиная доля — это все-таки экономическое сотрудничество с Европейской унией, но большее опасение вызывает действительно дезинформация, такого рода вмешательство, пропаганда и скупка голосов, которая выражается, в частности, в перечислении денег на конкретные счета. И масштабы этой проблемы, по некоторым оценкам экспертов, которые обозначил в нашей студии дипломат, составляли накануне
уже прошедших президентских выборов 200 миллионов евро. Буквально рядом с Молдовой находится Украина. По вашим оценкам, изменили ли вот эти 3 года войны России настроение и осознание молдавского избирателя? Tas ir daļēji noticis, bet es neteiktu, ka tas būtu pilnīgi un radikāli mainījies. Tas, ko var, pirmkārt, Moldovas republika tiešām šis karš ir ļoti tieši skāris. Tie ir gan vairāk nekā miljonus bēgļu, kas ir izgājuši cauri Moldovas republikai, un vairāk nekā 100 000 ukraiņu bēgļu, kas joprojām dzīvo Moldovā un dzīvo īstenībā ļoti bezkonfliktu situācijās, par ko mēs, kā Eiropas Savienība, esam bijuši ļoti pateicīgi par to, ka Moldovas pilsoņi ir savus durvis un sirdis tiešām viņiem atvēruši. Moldova ir ietekmējis arī karš ekonomiski, jo investīcijas nenāk tieši šī iemesla dēļ, ka blakus ir karš. Daļēji ir mainījušās arī perspektīvas, jo, piemēram, Moldova ir ļoti pareizticīga valsts un daļa cilvēku, kuriem ir nepieņemams tas, ka tā Krievijas pareizticīgā baznīca, kas pakļaujas Maskavai, joprojām atbalsta režīmu, kurš svētī karu Ukrainā, ir pārgājuši uz tā saukto Besarābijas baznīcu, kas ir pareizticīgā baznīca, bet Rumānijas baznīcas paspārnē. Taču tās izmaiņas ir lēnas un joprojām arī tā ir realitāte, ka Moldovā ir samērā liela daļa sabiedrības, kurai ir noskaņojums, to sauc par prokrievisku, bet nevienmēr viņš ir prokrievisks, dažkārt viņš ir balstīts vienkārši arī uz bailēm no Krievijas, ka ja valsts nesadarbosies ar Krieviju, tad Krievija varētu Moldovu iekarot, piemēram. Итак, как говорит господин Мажайкс, изменился ли взгляд и мнение молдавского избирателя? Это по-прежнему открытый вопрос. Да, война продолжается, идет уже 3 года. Есть беженцы, поток, который не стихает, не уменьшается, в том числе и в саму Молдову. Но, с другой стороны, есть уже упомянутая пропаганда, есть большая роль и влияние православной церкви, есть изменения, но, возможно, по некоторым оценкам, они медленнее, чем хотелось бы. Молдова — маленькое государство, Латвия — маленькое государство, и в плане вмешательства, дезинформации можно проводить разные параллели. Есть ли что-то такое, чему мы здесь, в Латвии, чему наши политики, общество, должностные лица, ответственная структура могли бы поучиться, глядя на удачный или, может быть, не очень удачный опыт молдовского государства? Es esmu mudinājis visas Eiropas Savienības valstis tiešām mācīties no tā, kas ir noticis Moldovā. Skaidrs, ka Eiropas Savienības valstīm nebūs šādu problēmu kā Moldovā, jo daļēji šis dezinformācijas un propagandas iespējas bijis iespējams arī tāpēc, ka pati valsts nav bijusi spēcīga, viņa ir bijusi ar spēcīgu korupcijas ietekmi gadu desmitiem, un tās ir lietas, kuras arī, protams, ātrā tempā nav iespējams pilnībā mainīt, un tās, saprotams, nav problēmas, ar kurām saskārtos Eiropas Savienības dalību valstis. Bet, ja mēs runājam par dezinformāciju, par mēģinājumiem ietekmēt politiku ar finanšu līdzekļiem, nelegāliem finanšu līdzekļiem, es domāju, tā var būt realitāte arī ārpus Moldovas republikas, un es zinu, ka šādi mēģinājumi arī jau notiek ne Eiropas Savienības valstīs, bet citos reģionos. Līdz ar to, jā, ir ļoti būtiski, lai mēs skatītos uz to, kādas metodes Krievija izmēģina Moldovā, jo dažkārt par to arī runā kā par laboratoriju, proti tās metodes, kas strādā, kas nestrādā, un attiecīgi tad ir jāskatās tas, lai šādi paši mēģinājumi neatkārtotos arī mūsu valstīs. Как отмечает наш сегодняшний утренний гость, в какой-то степени Молдову можно назвать лабораторией, где Россия пытается понять, какие методы работают, дезинформация, пропаганда, а какие не работают. Именно поэтому дипломат призывал Европейский Союз и отдельно взятые страны учиться на том опыте, который приобрела за все это время Молдова. Государство изначально такое маленькое, было не готово бессильно противостоять потоку пропаганды. И еще один очень важный и опасный момент — это попытка влиять на многие процессы
финансовым путем. Скажите, какой практический опыт и поддержку предлагал и будет и дальше предлагать Молдове, Европейский Союз и Латвия в частности? Eiropas Savienība ir ļoti lielākais atbalstītājs Moldovai ne tikai vārdos, bet darbos. Katru gadu ir īstenotas atbalsta programmas par vairāk nekā 100 miljoniem eiro. Kad Moldova saskarusies ar krīzēm, enerģētikas krīze, bēgļu krīze, tad mūsu atbalsts ir pārsniedzis vairāk nekā 1 miljārdu eiro. Un turpmākajiem gadiem Eiropas Savienība ir sagatavojusi, un tagad viņš tiek īstenots plānu Moldovas izaugsmei, kuru kopīgā vērtība ir 1,9 miljārdi eiro, un kura mērķis ir dubultot Moldovas ekonomikas izmēru nākamajos 10 gados. Un tā ir arī atbilde tam, kā Moldovai palīdzēt pārvarēt karu Ukrainā ietekmi, jo mēs jau minējām, ka investīcijas nenāk tāpēc, ka blakus ir karš, un ar šādu lielu plānu tad mēs varam arī palīdzēt pārvarēt šādas problēmas. Европейский Союз – самый большой и надежный сегодня союзник маленькой Молдовы. Об этом говорят конкретные цифры, многомиллиардные проекты, практически ежегодная финансовая поддержка, которая выражается в размере 100 миллионов евро. Поддержка в разных сферах и прежде всего в экономической. Есть специальная программа тому, чтобы способствовать росту экономического благосостояния в этой стране. Она будет продолжаться. Скажите, вы в обозримом будущем видите Европу, Молдову в составе Европейского Союза? Ja šajās parlamentu vēlēšanās uzvarēs proeiropeiskie spēki, un šis kurs, kas ir pēdējos 3 gados bijis ļoti strauji Eiropas virzienā, ja šīs reformas turpināsies, jā, tad Moldovas plāns kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti līdz 2030. Gadam ir grūts, bet reāls. Bet, ja šāda parlamenta vēlēšanās uzvarēs spēki, kuri nebūs gatavi virzīties uz Eiropas Savienību, nav obligāti, ka Moldova aiziet pa Gruzijas ceļu, proti pilnīgi pretēji Eiropas integrācijas centieniem, bet var arī būt scenārijs, ka notiek tāda muļļāšanās, ka virzība kļūst ļoti lēna vai stāv uz vietas, jo nav pazūd gatavība veikt nepieciešamās reformas. Un tas, man liekas, ir tieši tas, kāpēc šīs vēlēšanas ir tik ļoti svarīgas gan Moldovas Republikai, gan Eiropas Savienībai. Вопрос будущего членства маленькой Молдовы в Европейской унии – это и ответ на тот вопрос, который был поставлен в самом начале нашего разговора, почему предстоящие воскресенье выборы не просто важны, а критически важны. Если в предстоящее воскресенье во время этого голосования победят проевропейские силы и реформы, многочисленные будут продолжены, то план вступления Молдовы в Европу до 2030 года будет трудным, но тем не менее вполне реальным. В противном же случае уже упоминался грузинский сценарий или ситуация абсолютной непредсказуемости. Но будем следить за тем, что произойдет в Молдове в воскресенье. Paldies, kā bijāt kopā ar mums un jauku dienu. Paldies jums. Утренним гостем Домской площади сегодня был дипломат Jānis Mažeiks. Месяц назад он покинул пост посла ЕС в этой стране. Напомню, что позднее видеоверсию и этого большого разговора в студии Домской площади вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube. Добро пожаловать. Латвийское радио 4. Смотрите, комментируйте. Еще раз большое спасибо всем тем, кто делится нашим контентом в социальных сетях. Домская площадь. С добрым утром!